Tagad iet 2. gads, kamēr mēs strādājam Patversmē Rembo, nodarbojamies ar brīvprātīgo darbu. Ļoti minimāli ir, kas ar to grib nodarboties. Ir cilvēki, kas izgājuši malas, kas ļoti daudz palīdz. Ir arī ar pārtiku, kas līdz ļoti liels paldies meitenēm, kas palīdz. Suņi ir pēduši, suņi ir apkopti, suņiem nekas nekaiš. Citam sunim pat ir tādas mājas nav bijušas, kādas viņiem ir pie mums būda, ēdienas trauks ir pilns. Un mājas mēs meklējam ļoti veiksmīgi. Pašreiz mums iznāk atrast diezgan labi. Kaut vai mūs arī cenšas nomelnot. Un mēs cienamies ar šito nomelnošanas kampaņu. Bet kad uzaicina atvērtā dienā, lai atbrauc paskatīties, tad no tā atbraucējiem nav nekas. Es gribētu pateikt tā, lai cilvēki drusciņi padomā, ko viņi dara. Jo neaizsargātā kategorija ir bērni, veci cilvēki un dzīvnieki. Tikai dzīvnieks nemāk runāt. Ir dzejols Mārim Čaklam, es teikšu ar viņu vārdiem. Doma domā domu, doma neizdomā. Un esam pie tā, ka doma nekā nevar izdomāt un sakārtot cilvēku prātus un galvas, lai cilvēki mainītos. Mēs tik zinām visu prasīt, mums pienākas, mums vajag. Bet kāpēc mēs nevaram būt labāki, būt jaukāki, smaidīt, neaprunāt otru, nedarīt ļaunu citam, tad arī mums būs labāk. Rembo darbinieki lūdz atsaukties visus tos, kur varētu rast mājvietu kādam no Patversmes četrkājainiem draugiem, dodot tiem savu mīļumu un sirds siltumu.